brāļi un māsas, mīļie draugi, šajā rītā, šeit Vīlandes draudzē, sveicu jūs mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Šodien ir tāda īpaša diena mums draudzē. Mēs svinam Kristības svētkus. Būsim šajā dienā kopā ar Dānielu, kurš tādā veidā arī apliecinās savu ticību Kristum. Apliecinās, ka viņš ir izdarījis šo izvēli, sekot Kristum, atzīst viņu kā kungu un glābēju. Un paklausot tam, ko Bībele saka, viņš šodien stāvēs šeit jūsu priekšā. Un es gribu sveikt jūs visus un gribu aicināt, ka mēs arī patiesi par to spējam priecāties. Priecāties un varbūt atcerēties, ja kādu no mums esam arī šo soli spēruši, lai tas atslēdzina mums atmiņā arī to solījumu, ko mēs katrs esam devuši. Bet pirms mēs iesākam šo dievkalpojumu ar lūgšanu, es dažus ziņojumus gribu pateikt. Viena lieta ir tā, ka šajā dienā mēs, kā jūs zināt, mēs jau nodrošinājām agrāk, bet šodien tas notiek savādāk, tiek nodrošināts tulkojums angļu valodā. Cilvēki, kuriem tas ir nepieciešams, viņi jau to zina, bet es gribu pabrīdināt jūs, ja jūs redzat cilvēkus, kuriem ir ielikts ausīs austiņas, nedomājot, ka viņi klausās mūziku. Dievkalpojuma laikā viņiem tiek nodrošināts tulkojums angļu valodā. Un, protams, tas ir savā ziņā arī aicinājums nelietot savus mobilos telefonus dievkalpojuma laikā citām vajadzībām, kā vienīgi klausoties šo tulkojumu, ka tas ir nepieciešams, ja? Lai sekojot līdzi tā Bībeles aplikācijā Bībeles pantiem. Bet, lai mūsu uzmanība tiek vērsta šajā brīdī uz Dievu. Un vēl viena lieta, ko gribu pateikt, ka pagājušajā svētdienā svētdienas skolas bērni izdarīja kādu apņemšanos. Viņi apņēmās, ka līdz tam brīdim, kamēr viņi dosies uz svētdienas skolu, tas būs pēc kristībām uzreiz. Pirms svētrunas, jā. Pirms svētrunas. Viņi sēdēs līdzās saviem vecākiem. Un tas, ko es gribu aicināt, kā viņiem vecāki, jūs palīdzat arī viņiem šo apņemšanos pildīt. Un es ceru, ka mēs visi šeit arī varam justies labi, dievkalpojumā un sadraudzībā viens ar otru, bet lai šajā brīdī mūsu kopīga lūgšana ir svētīts šim dievkalpojumam un arī piecēlšanas. Tēvs debesīs, mēs pateicamies Tev par šo rītu. Un lai arī varbūt daudzus šis rīts pārsteidz ar to, ka līst lietus un varbūt ir dažādas domas un ir nepatīkami iziet laukā. Dievs, lai šis rīts, kur mēs esam piedzīvojuši atkal jaunu Tavu žēlastību, vēlreiz mums atgādina, ka Tava žēlastība līst pār mums. Jā, Kungs, mēs to saņemam nepelnīgi. Mēs to saņemam tik bagātīgā veidā. Un paldies, Kungs, ka šis rīts nav izņēmums. Mēs katrs esam saņēmuši kādu svētību no Tevis jau šo rītu. Šodien iesākot, atverot savas acis, pasakoties Tev, ka Tu mums esi devis šo dienu. Jā, Dievs, tā ir liela Tava žēlastība. Un mēs lūdzam, lai arī šī diena šeit, ja esam varējuši atnākt uz šo dievnamu, šeit draudzes vidū, lai tā ir īpaši mums katram. Lai Tu, Kungs, caur savu vārdu mūs uzrunā, lai Tu svētī un lieto tos, kas kādas lietas darīs šeit, ar
draudzes priekšā, dod drosmi, dod spēku, dod prieku to darīt. Un Dievs, lai katrs no mums, kas esam šodien šeit, spējam par visu pateikties. Jā, kungs, varbūt par daudz, ko ir grūti to darīt, bet palīdz mums šajā brīdī ieraudzīt Tevi, kā lielu, svētu, varam Dievu, kurš savu žēlastību mums parāda. Jā, kungs, Tev pateicība par visu. Jēzus vārdā. Amen. Mēs dziedāsim kopīgi dziesmu, tāpat kājās palikuši, un es aicinu mūsu pielūgsmes godu priekšā. Mēs varam ieklausīties, sekot līdz arī Dieva vārdam, kur šajā rītā lasa no vēstules romiešiem 6. nodaļas. Vēstule romiešiem 6. nodaļa no 3. līdz 14. pantam. Vai tad jūs nezināt, ka mēs, kas kristīti uz Jēzu Kristu, esam kristīti uz viņa nāvi? Tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvei, lai tāpat kā Kristus, kas caur Tēva godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Ja mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā, tad būsim ar viņu savienoti arī augšām celšanās līdzībā. Zināt,
ka vecais cilvēks mūsos ir līdz ar viņu krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēcīgā miesa, tā kā mēs vairs nekalpojam grēkam. Jo tas, kas nomiris, ir attaisnots un brīvs no grēka. Ja esam miruši līdz ar Kristu, mēs ticam, ka arī dzīvosim līdz ar viņu, zinādami, ka no mirušiem augšām celtais Kristus vairs nemirs. Nāve vairs nevalda par viņu, jo mirdams viņš reiz par visām reizēm ir nomiris grēkam, bet dzīvodams viņš dzīvo Dievam. Tā uzskatiet arī jūs sevi, kā mirušus grēkam, bet dzīvus Dievam, Jēzu Kristu. Lai jūsu mirstīgajā miesā vairs nevalda grēks, kas liek paklausīt tās iekārēm. Neatdodiet savus locekļus grēkam par netaisnības ieročiem, bet nododiet sevi Dievam kā tādus, kas no mirušiem darītu dzīvi. Un savus locekļus dodiet par taisnības ieročiem Dievam. Grēks vairs nevaldīs par jums, jo jūs neesat padoti bauslībai, bet gan žēlastībai. Tev svēto rakstu. Mēs turpināsim dziedāt kopīgi. Dievs ļauj mums ieraudzīt tās daudzas svētības, ko mēs saņemam no Tevis. Un tā lielākā svētība, tas lielākais brīnums, ko mēs piedzīvojam Dievs, ir tas, ka Tu mūs joprojām mīli. Tavu mīlestību debes, Tavu mīlestību mūs pavada. Tu, Kungs, mūs pacēl, Tu mūs iedrošini, un Tu joprojām turpini mūs mīlēt. Par to mēs Tev visu dodam, par to mēs Tev slavējam un Tev pateicamies. Jā, pateicamies. Yeah.
paldies un lūdzu apsēties. Es gribu aicināt, ka bērni tagad varētu nākt un skolotāji. Mēs pavadīsim jūs lūkšanu uz nodarbību, svētdienas skolu. Nolieksim daudz lūkšanā. Jā, paldies, kungs, tev par to, ka tu īpaši arī uzrunā bērnus. Ja tad, kad tu biji uz zemes, tu nevarēji paiet viņiem garām, neievērot viņus, nesamīļojot, kādus labus vārdus nepasakot. Un, Jēzu, paldies, ka tu turpini to darīt arī šodien. Mēs varam mācīties par to, no tavu vārdu, un es lūdzu, lai kungs arī skolotājiem ir spēks to darīt, lai bērniem ir pacietība to klausīties, lai Dievs tiešām arī tur viņu piedzīvo, kad brīnumu no tevis. Jā, Dievs, to lūdzam šajā brīdī, kā draudze, kā tavu bērnu. Amen. Danielam šī liela diena, viņam šodien arī dzimšanas diena ir. Tas tāds skaists simbols, ka miesiskā dzimšanas diena pārklājas ar to dzimšanas dienu, kur mēs svinam kristībās. Un šodien es vēlos padomāt par to, kas ir kristības. Padomāt par to, kāda ir nozīme šai kristību formai, un arī par to, kāda ir cena kristībai, kāda ir cena, ko cilvēki maksā, dodoties šajās kristībās. Un kaut arī tā ir ļoti plaša tēma, un mēs arī apskatīsim vairākas raksturvietas, es tomēr aicinu, ka mēs varam vēlreiz ielūkoties Pāvila vēstulē Romiešiem 6. nodaļā un izlasīt 3. un 4. pantu kopā, un to arī paturēt atvērtu svētdienas laikā. Tā ir tāpat raksturvieta, ko Ģirds lasīja ievadā. Romiešiem 6 no 3. panta. Vai tad jūs nezināt, ka mēs, kas kristīti uz Jēzu Kristu, esam kristīti uz viņu nāvi? Tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur Tēva godību uzmodināts no mirušiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Mīļais debes Tēvs, mēs tā pateicamies, ka mēs varam būt šodien šeit un svinēt šo kristību dievkalpojumu. Paldies, kungs, ka tu pavēlēji, ka mēs iet un mācītu un kristītu tavus mācekļus. Paldies, ka katru reizi, kad tas notiek šeit uz zemes, ka tie ir svētki ne tikai tev, bet ka tie ir svētki arī mums, un mēs to vēlamies svinēt šodien. Un sveitī mūsu pārdomas par to, kas ir kristības, ko Bībele māca par to. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Pirms 2 mēnešiem apmēram mana ģimene un mēs pārvācāmies no centra atpakaļ uz zaļo pārdalu, kur mēs bijām dzīvojuši iepriekš gadiem ilgi. Un mēs pārvācāmies uz kādu pavecu māju, kādu vienkāršu māju, bet ar senu dārzu. Un vienu vakaru es stāvēju pie loga un es skatījos uz šo dārzu logu un vēroju tos kokus.
tie koki bija pilni ar augļiem, pilni ar āboliem, ar ļoti daudzām šķirnēm ābolu. Mums tur ir kāds 11 ābeles un visas pilniem zariem, un tad ir ogu krūmi, upenes un jāņogas un mežrozītes. Un viss šis dārs ir pilns krāsu un pilns garšu, pilns augļu. Un tad man bija jādomā par to, kā es to visu varu baudīt. Kaut gan es neesmu nepirkstu pieliks pie tā, lai tas viss šeit tapa. Es pats neesmu stādījis visus šos kokus un šos krūmus, un es nebiju tas, kurš smagi strādāja, kurš ieguldīja savus pūles, lai iegūtu šos kokus, šos krūmus, šos augļus. Es nebiju tas, kurš iestādīja un tad ar pacietību gaidīja un kopa, lai tur tiešām izaugtu tas, kas šodien tur ir. Nē, tās nav manas pūles bijušas, un tomēr es to visu varu šodien baudīt. Kādēļ? Tādēļ, ka kāds pirms manis to bija darījis. Un tas man liek domāt par mūsu kungu Kristu, šo cilvēku dāvu, šo Dievu dāvu, kurš atnāca šeit uz zemes un atdeva savu dzīvību par mani, lai es nepelnītu varētu baudīt visus šos Kristus upuru augļus. Man bija jādomā par to, kāda žēlastība man ir notikusi caur Kristus upuru. Un skatoties uz visiem šiem kokiem, uz kārtu pēc kārtas, es sāku apjaust vienu lietu, ka katrs no šiem kokiem un no šiem krūmiem, lai cik atšķirīgi tie bija un ir, viņiem katram ir bijis vienāds sapnis. Visiem pirms izauga pirmais asniņš tika iesēta sēkla, vai nu dabīgi pati no sevis nokritusi no koka un tur sākusi veidoties, vai arī kāds viņu ir iesējis. Bet tiem visiem bija sēkla, kas reiz bija bijusi dzīva, un tad viņa nomira, lai pēc tam no tās varētu izaugt kaut kas jauns. Un tur noteikti tāds kā brīnums, ka ir šī sēkla, kas tiek ieguldīta zemē, un viņi nomirst, un tad uz augšu aug ārā kaut kas jauns, kaut kas cits. Zemē ieiet kaut kas viens, tur nomirst, un iznāk ārā kaut kas cits, kaut kas jauns. Un tad nes augļus, un 30 kārtīgus augļus, un 60 kārtīgus augļus, un 100 kārtīgus augļus. Un šis brīnums ir kļuvis par simbolu tam, ko šodien mēs svinam kristības. Patiesībā tas ir tas pats simbols. Tas ir tik skaists simbols, kas vijās arī cauri visai Bībelē. Jēzus saka Jāņa 12:14: Patiesi, es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet ja mirst, tas nes daudz augļu. Un redzēt, šis simbols ir tik skaists, jo tas apzīmē Jēzus Kristus nāvi. Viņš bija dzīvs, viņš nomira, viņš nokāpa kapā, un tad viņš augšām cēlās kā kaut kas jauns. Un visur, kur Dieva vārds piemin kristības, tur ir izmantots grieķu vārds baptizo, kas nozīmē iemērcēt. Šis vārds tādā praktiskā nozīmē pilnībā iemērcēt, kā audumu gabalu tu iemērc krāsu bļodā, lai viņu nokrāsot. Un no šī vārda baptizo arī ir vārds baptisti. Tā ir tā galvenā nozīme, kādēļ mēs sevi saucam par baptistiem. Jo baptisti iegremdē cilvēku kristībās atšķirībā no daudzām citām konfesijām, kuras uzsmidzina vai uzpilina ūdeni uz galvas. Šai uzsmidzināšanai ir pavisam cits vārds. Tas vārds ir rantizo. Un šis vārds rantizo nekur Bībelē nav minēts attiecībā uz kristībām. Jo Bībelē, kur runa ir par kristībām, vai kur tiek pavēlētas kristības,
vai kur tiek dots kāds piemērs kristībām, tur vienmēr ir šis vārds baptizo. Kādēļ šis vārds tiek izmantots ļoti vienkārši, tādēļ, ka kristība ir šis simbols Kristus nāvei un viņa guldīšanai kapā, pēc tam augšām celšanai jaunai dzīvei. Un tādēļ arī mēs šo saucam par kristību kapu. Tas nav tikai baseins vai ūdens tvērtne, tas ir kristību kaps. Un mēs varam šodienas tekstu vēlreiz izlasīt lēnām. Pāvils tur raksta, vai tad jūs nezināt, ka mēs, kas esam kristīti, uz Kristu Jēzu esam kristīti uz viņa nāvi? Tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas savu tēvu godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Kristības aprakti nāvē, jauna dzīve. Palasam tālāk. Ja mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā, tad būsim ar viņu savienoti arī augšām celšanās līdzībā. Zinādam, ka vecais cilvēks mūsos ir līdz ar viņu krustā sists. Redzēt, 5. pantā šeit ir minēts vārds līdzība. Mēs viņu varētu arī pārsaukt par simbolu. Simbols, nāves simbols, augšām celšanās simbols. Un zināt, patiesībā šajā rakstvietā, kā kāds mācītājs teica, šie ir sausi panti. Šī rakstvieta ir sausa, te patiesībā nemaz ūdens vēl neparādās. Šeit nemaz vēl nav runa par ūdens kristību, jo šeit ir runa par iekšējo cilvēku kristību. Par to, ko mēs varam saukt par svētā gara kristību, par jaunpiedzimšanu, kur svētais gars Kristu mūsus, Kristu Jēzu. Nevis uz trīsvienīgo Dievu, kā tas ir kristībās, ko mēs arī šodien redzēsim. Bet kopā ar Kristu mēs tiekam piesisti krustā. Kopā ar Kristu mēs tiekam guldīti kapā. Kopā ar Kristu mēs tiekam augšām celt jaunai dzīvē. Tā ir tā iekšējā neredzamā kristība, ko mēs saucam par taisnošanu. Mēs tiekam salīdzināti ar Kristu. Viņa taisnība tiek uzpotēta mums un mūsu grēks tiek uzpotēts viņam. Un tādēļ ir nepieciešams, ka mēs mirstam kopā ar viņu. Mēs pat varētu teikt, nepietiek ar to, ka Kristus viens pats ir nomirs. Nē, mēs sasaistamies ar viņu un mēs nomirstam līdz ar viņu un ceļamies augšā jaunai dzīvē. Un Pāvils par to raksta 2. Korintiešiem 5. Tādēļ tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis un redz, viss tāpus jauns. Tur nenotiek kaut kāda tāda notīrīšanās vai daļai apmazgāšanās. Nē, tur ir viss jauns, viss tīrs. Tēlēn runājot, ja iekāpam krāsām un iegremdējam sevi visu tajā, mēs iznākam ārā pilnīgi nokrāsot. Varbūt ne mēs, bet mūsu audumi. Un tāpat mēs ieguldam sevi Kristu pilnībā, nevis tikai mazliet vai daļēji. Un Pāvils Galatiešiem 3 raksta, jūs visi, kas esat uz Kristu kristīti, esat ietērti Kristu. Lūk, šī ietērpšana Kristū, kā šeit ir minēts, vai šī iegremdēšana Kristū, kā iepriekš minēts, notiek 2 reizes kristiešu cilvēku dzīvē. Pirmo reizi iekšēji, atgriežoties, tā ir tā jaunpiedzimšana. Un pēc tam otro reizi ārēji, šeit, apliecinot to. Citiem vārdiem sakot, ūdens kristībā tu ārēji apliecini to, ka tev iekšēji notikusi šī pirmā kristība. Šī kristība uz Kristu Jēzu. Un abos gadījumos Bībele lieto šo vārdu baptizo, iegremdēšanu. Ja Daniels šodien kāp šajā baseinā, viņš apliecina ar to, ka viņam jau ir notikusi iekšējā kristība uz Kristu Jēzu.
Svētais gars mani iegremdē Kristu un es kļūstu par jaunu cilvēku, un pēc tam es to apliecinu ārēji, tiekot iegremdēts ūdenī un iznākot ārā kā simbols jaunai dzīvei. Un ziniet, pagremdēšana ūdenī mums varbūt šķiet, tas ir tāds jaunās derības simbols, ko Kristus atnesis iestādi un tad kristieši to praktizē. Patiesība gan ir tāda, ka tā bija praksa, kas jau sen tika lietot vecajā derībā. Tā bija zīme tiem, kuri konvertējās no citām reliģijām vai pat tautībām uz jūdeismu. Viņi sauc par proselītiem. Tie, kuri gribēja pieņemt jūdeismu, kuri gribēja pievērsties šim Jehovas dievam, viņiem bija 3 soļu procedūra, lai veiktu šo konvertāciju, lai kļūtu par šiem proselītiem. Un pirmais solis bija apgraizīšana. Un šim pirmajam solim bija īpaši nozīme attiecībā uz grēku nožēlu. Cilvēkam bija jāatzīst, ka ir grēkojis un ka ir grēcīgs pēc dabas. Tādēļ arī apgraizīšana notiek reproduktīvam loceklim, kas labākais simbols ir grēkam. Jo caur to tu producē, tu radi jaunu cilvēku, kurš piedzimst grēcīgs, kurš ienāk pasaulē jau ar grēku, ko parāda šī cilvēka jau pirmie gadi. Katrs vecāks to zina, ka arī bērnam jau iekšā šī pretestība, un viņš grib stāties pretī tam, ko vecāki māca. Un arī tīri fiziski tas bija sāpīgs process, šī apgraizīšana, un tas bija pirmais solis. Un tad otrais solis bija ūdens pagremdēšana. Tad, kad bija veikta apgraizīšana, tad šis cilvēks tika pagremdēts ūdenī, ūdens tvertnē, pilnībā iegremdēts, lai parādītu ar simbolu, ka tu atmet savu veco identitāti, tu tagad nāc ārā kā šī jūdeisma piekritājs un sekotājs. Un viņi sauc tās par ūdens bērēm. Un tad trešais solis bija jēra upurs, kur viņam bija jāupurē jērs, un mums tas ir Jēzus Kristus, šis lielais upurjērs. Un starp citu sievietes arī ļoti daudz konvertējās, un viņām šis pirmais solis, viņu to pirmo soli izlaida, un viņām bija tikai otrais un trešais solis. Tātad jaunajā derībā šis simbols, ka tu tiec pilnībā iegremdēts ūdenī un iznāc ārā kā jauns cilvēks, tā bija ļoti saprotama doma. Tā bija sena doma, ko visi bija redzējuši savā ikdienā. Un par spīti klimata īpatnībām, par spīti tam, ka tur bija sausa vieta un ūdens nebija pieejams tā kā mums šeit šodien, par spīti tam viņi tomēr kristīja ar pagremdu. Un, piemēram, Jānis Kristītājs Jāņa 3 par viņu teicis, bet arī Jānis kristīja Ainonā netālu no Salīnas, jo ūdens tur bija daudz un ļaudis nāca un tika kristīt. Pagremdē vajag daudz ūdeni, uzsmidzināšanai uz galvas nevajag. Un tajā pašā nodaļā Jāņa 3 ir runa par 2 veidu kristībām, kur tiek pieminēta kristība uz grēku nožēlu, šī kristība ticīgiem cilvēkiem, un pēc tam arī kristība ugunī, kas bija kristība neticīgiem, ko katrs cilvēks reiz saņems, kurš netic Dievam. Un abās šajos gadījumos arī šeit ir minēts šis vārds baptizo. Tā bija pašsaprotama forma. Un es zinu, ka daudz saka, bet formā jau nav nozīmes. Formā jau nav nozīmes, vai ne? Galvenais, ka ir kristība, galvenais, ka ir uz Jēzu Kristu un uz trīsvienīgo Dievu, galvenais, ka ir ūdens, galvenais, ka Dieva vārds tiek piesaukts un nolasīts. Un atbildi no manas puses ir, ka glābjoša nozīme nav tiešām. Jā, glābjoša nozīme šajā formā nav. Tas neizšķir to, vai tu tiec glābts vai ne. Mēs jau to noskaidrojam.
Jo ūdens kristība apliecina iekšējo kristību jaunpiedzimšanu, kura ir glābjošana. Tā ir ārēja zīme, iekšējā izmaiņa. Bet tad kāda nozīme ir šai formai, ja nav glābjošas nozīmes? Nozīme ir paklausības nozīme. Runa ir par paklausību Kristumu un Bībelē. Un tādēļ vien, ka Bībele tikai šo vienu veidu piemin un arī tikai šo vienu veidu ar piemēriem apliecina un tikai šo vienu veidu pavēra, tikai šo vienu veidu definē kā šo simbolu nāvei un augšām celšanai. Tādēļ vien ir vērts, ja tā turēties un to darīt. Pat ja visa pasaule dara citādi. Un kā jau jūs zināt, liela daļa, es pat teiktu, lielākā daļa kristīgās pasaules to tiešām dara citādāk. Neturās vairs pie šī simbola, bet ir ieviesuši jaunu veidu, un to sauc par pedobaptismu. Tas ir vārds pedo nozīmē bērns, bērnu kristība. Ir pedobaptisms un ir kredobaptisms, bērnu kristība un ticīgo kristība. Un bērnu kristīšana notiek ar ūdens uzpilnāšanu uz galvas un uzmetot, piemēram, krustu uz pieres šim bērnam. Bet tas notiek bez pagremdēšanas. Kaut gan vēsturē arī bijuši gadījumi, kad viss bērns tiek pagremdēts zem šī ūdens. Bet pārsvarā arī šodien tas notiek bez. Un tam ir bijuši dažādi iemesli, bet vēstures literatūra liecina par to, ka sākumā tā nav bijis. Sākumā šādas bērnu kristības nav notikušas, un visi cilvēki tika kristīti pēc ticības apliecināšanas ar pagremdi 1. un 2. gadsimtā. Patiesībā tikai 220. gadā pirmo reizi tiek pieminēta šī bērnu kristība literatūrā. Un ja papēt 1. gadsimta arheoloģiskos izrakumus, tad ir atrodami kristību kapi, kristību baseini, kā šie, kur cilvēks pilnā augumā tiek pagremdēts. Un tikai 3. gadsimtā sāk kristīt zīdaiņus, un 4. gadsimtā tas kļūst par normu. Kādā veidā tas kļūst par normu? Tādā, ka baznīca apvienojas ar valsti un ievieš šo bērnu kristību Romā kā vienīgo veidu, kā cilvēks tiek kristīts. 380. gadā zem Romas imperātora Teodisija I bērni tiek kristīti uzreiz pēc piedzimšanas kā zīdaiņi. Kādēļ? Tādēļ šī kristība nozīmē bērnu uzņemšanu draudzē, un tā kā draudze bija saistīta ar valsti, tad tas nozīmē arī kļūšanu par pilsoni šajā valstī. Un kļūt par pilsoni tam bija ļoti nozīmīga loma, jo no tā ir atkarīga šīs valsts vara. Un šim skaitliskajam pārsvaram bija ļoti būtiska nozīme, un tām bērni tika kristīti savu vecāku vārdā, bet patiesībā mēs varētu teikt valsts vārdā. Un ja tu netiki kristīts kā bērns, tad nekļūst par pilsoni, un tu nevarēji izmantot šīs pilsoņu pamatiesības. Un tādēļ cilvēkiem patiesībā nebija izvēles. Un tas nebija tā tikai Romas impērijas un Romas katoļu baznīcas valdīšanas ērā, ja tā var teikt, bet pat pēc reformācijas. Ar protestantiem viss turpinājās, jo tad, kad Luters nošķīrās no katoļu baznīcas, tad Eiropa sašķēlās tādās kā katoļu un protestantu valstīs, un pat turpināja militāri karot un reliģijas vārdā. Viens ar otru karoja, un šim pilsoņu skaitam bija patiesībā pat vēl lielāka nozīme. Un jā, reformācija paveica lielu brīnumu atjaunojot pamatvērtības, ko viņi nodefinēja kā 5 solus Kristus, tikai Kristus, soli Deo gloria, tikai Dieva godam, sola scriptura, tikai svētie raksti, sola fide, tikai caur ticību, un sola gracia tikai žēlastībā. Bet par spīti tam, ka
kaut vai šis sola scriptūra, tad tikai ko mēs varam pieņemt kā patiesību, kas ir apstiprināts Bībelē un kas figurē Bībelē, kas tiek pieminēts Bībelē. Par spīti tam, ka ir sola fide tikai caur ticību, tomēr bērnu kristības tiek saglabātas, un kaut arī tā bija atkāpe no šīm pamatvērtībām. Jo bērnu kristības vienmēr ir nesuši sev līdz šo jautājumu par valsts vārdu. Un tādēļ pat Luters vienā no agrīniem rakstiem min, ka, ja kādā draudzē netiek praktizēta bērnu kristība, tad labāk, lai to arī neuzsāk. To saka Luters. Bet vēlāk tomēr viņš aizstāvēja to un par spīti tam, ka bija šis sola scriptūra, par ko viņš pats iestājās. Un par spīti tam, ka bija šis sola fide. Un tā kristība tika pat pozicionēta kā līdz glābjošs elements papildus ticībai. Bet tā ir cita tēma, un par bērnu kristību tā jau būtu cita svētdiena, bet ar to visu vēlos pateikt, ka šim pagremdēšanas simbolam, ko jūs redzēsiet šodien, šim pagremdēšanas simbolam vēstures anālēs ir gājis ļoti grūti. Un šajās lapusēs šīs lapuses ir kļuvušas arvien tumšākas un tumšākas un ir pat iekrāsojušās sarkans. Jo arvien vairāk cilvēku, kur vēlējās tikt kristīti tā, kā to mācīja Bībelē, kā to darīja Bībelē, kā to darīja Jēzus mācekļi. Viņi arvien vairāk tika vajāti un apspiesti, nosaukt par ķeceriem un pat slepkavoti. Tikai tādēļ, ka viņi vēlējās turēties pie tā, ko Dieva vārds māca. Jūs iespējams esat dzirdējuši par tādiem anabaptistiem. Anabaptisti. Ana nozīmē atkal. Baptisti ir kristītāji, tātad atkal kristītāji. Viņi paši sev tā nesauca, jo viņi ticēja, ka viņi nekrista vēlreiz cilvēku, bet ka viņi vienkārši vēlās kristīt bibliskā veidā pagremt. Bet viņus tā nosauca tie, kuri kristīja bērnus, un viņi uzskatīja, ka tā ir otrreizējā kristība. Un šos anabaptistus Romas katoļu baznīca, bet arī pēc tam reformatori, protestanti sodīja ar nāvi, pakarot, nocērtot galvas, slīcinot par to, ka viņi kristīja un mācīja, ka cilvēks pēc savas ticības apliecības var iet un viņam ir jāiet kristītam. Un reizēm protestanti reformatori ieradās pat klusošajās kristību svētku brīdī, kur tie anabaptisti krist šos cilvēkus, un viņi atnāk un viņi uzdod jautājumu anabaptistiem. Ak, tad jūs vēlaties tikt pagremdēti? Labi, mēs pagremdēsim jūs līdz nāvei un no ūdens izlūksiet ārā mirušus. Un tā arī notika. Un ziniet, es esmu uzaugusi Minsterē, kur es pavadīju 13 gadus un aizbraucu tur kā 4-gadīgs puika. Un Minsterē pašā Vecpilsētas centrā ir kāda liela katoļu baznīca, viņa sauc Lambertī baznīca. Man liekas, ka viņi bija katoļi, jo viņiem bija divi torņi. Un pie viena no šiem torņiem karājās 3 krātiņi, tādi cilvēki izmērā. Un man bērnībā mācīja, ka redzi tur augšā, tur tie krātiņi, kur viņi karājās, tur tika ielikti ķeceri un izbaroti putniem. Un tā un es uzaugu ar šīm domām, un katru reizi esot tajā Vecpilsētā un redzot šo baznīcas torni, un skatoties uz tiem krātiņiem, es vienmēr domāju, jā, redz tādi ķeceri, kuri ir nostājušies pret baznīcu, un viņiem ir kā ļaundariem izpildīts sods. Bet tikai pirms 2 nedēļām, lasot Ilmāra Virša grāmatu par baptisma pirmsākumiem, es uzzināju, ka šos 3 krātiņus uzstādīja anabaptistiem. Un šie ķeceri izrādās bija tie, kuri nesa to mantojumu, kur mēs esam pārņēmuši. Viņi nav mūsu tiešie priekšteči, jo viņiem izpratne par valsts varu bija atšķirīga, bet mēs esam pārņēmuši mantojumu tieši šajā pagriemas kristībā. Un viņi neaizliedza kristīt bērnus, jo viņi nemaz to nebija spējīgi izdarīt, bet viņi aicināja kristīt pieaugušus cilvēkus pēc
ticību apliecības, ar pagremdēšanu, kā par zīmi, guldīšanu, cilvēku guldīšanai kapā un augšām celšanai jaunā dzīvē. Un ja šodien mēs paskatāmies uz šo kristību kāpumu, un tad es vēlos, ka mēs zinām, ka mēs dzīvojam tajā īsajā laika brīdī, tajā laikā un vietā, kurā par šo kristības veidu tev nav jāizlai asins. Pretēji daudziem citiem 11 gadsimtiem cilvēku vēsturē, kuri tika ne tikai neticīgo vajāti, bet kuri tika pat baznīcas vajāti. Un cilvēki maksājuši augstu cenu par to, lai varētu būt kristīti tā, kā Bībele to māca. Lai ar pagremdu apliecinātu to, ka ir pagremdēta Kristu iekšēji un augšām celt jaunai dzīvei. Pēdējais jautājums, vai tiem, kuri ir kristīti kā bērni, obligāti jāapstās ar pagremdu? Es zinu, ka daudz mācītāji atbildētu jā. Jā, jo tas ir vienīgais bibliskais kristību veids. Bet es teikšu nē, jo mēs jau runājam par to, ka tas nav glābjošais elements. Mēs to arī nedrīkstam padarīt. Mums ir jāpaliek uzticīgiem šim sola fide, sola grācija, ka mums viss ir dots ticībā caur žēlastību, nevis caur mūsu darbiem, ne caur vismazāko darbu. Tādēļ nē, ja tev ir bijusi bērnu kristība, tev nav obligāti jāizdara šī kristība ar pagremdēšanu. Un mēs Vīlandē arī pieņemam cilvēkus draudzē, kuriem ir bijusi kristība bērnībā. Bet ja šāds cilvēks vēlas apliecināt savu ticību ar tādu kristību, kāda ir minēta vienīgā Bībelē, kas ir simbols, un tas ir varbūt pats galvenais, kas ir simbols šai Kristus nāvei un augšām celšanai, tad es aicinu to darīt. Un tāpat es aicinu tos, kuri vispār nav nereiz kristīti. Es aicinu un atgādinu, ka tā ir Kristus pavēle. Un ja tu vari teikt par sevi, ka Kristus ir mans kungs, tad tev ir jātiek kristītam. Es aicinu piesaties kristībām ne šodien, bet nākamajā reizē, kad tas notiks. Un apliecini draudzē, un apliecini garu pasaulē, un apliecini arī sev, ka tu biji vecs un ka tagad tu esi jauns. Jauns ar mūžīgu dzīvību sevī un ar augļiem uz saviem zaviem. Šodien mēs kristīsim Danielu. Un es vēlos, ka jūs skatāties uz viņu, kā viņš apliecinājis to, ka viņš ir nožēlojis savus grēkus un ka viņš ir pagriezis savu muguri vecajai dzīvei. Un ka viņš ir nomiris kopā ar Kristu. Un ka viņš ir jau augšām cēlies jaunai dzīvei, kurā viņš vairs nekalpos grēkam. Lai Dievs Tēvs svētī tev, Daniela, mēs priecājamies kopā ar tevi. Mīļais Dievs Tēvs, paldies par šo zīmi, ar kuru mēs drīkstam paklausībā apliecināt to, ka tu jau esi izdarījis to lielo darbu mūsos. Šī zīme ir tikai paklausība, jo mēs neko vairāk paši nevaram izdarīt, kā tikai apliecināt to, ka mēs esam saņēmuši tavu darbu mūsos. Un mēs vēlamies palikt pie tā, ka viss gods un visa slava ir tev, jo tu esi mums devis šo glābšanu žēlastībā caur ticību un ne caur mūsu darbiem. Paldies Tev par Danielu, paldies, ka viņš man teica, pirms 4 gadiem tu izdarīji šo izmaiņu viņa dzīvē. Tu ienāci viņa dzīvē un viņš tika kristīts uz tevi, uz tavu nāvi un uz tavu augšām celšanos. Paldies, ka šodien ir pienākusi tā diena, ka viņš to var apliecināt arī ārēji. Paldies, ka viņš jau to apliecina ar savu dzīvi, bet paldies par
šo brīdi un lūdzu, kungs, svētī viņu. Lūdzu, dod, ka viņš var celties no šī kapa un dzīvot dzīvi, krustā sistu dzīvi, kurā viņš kalpotu tev. Lūdzu, svētī viņu. Paldies tev, kungs, par tavu darbu mūsos. Paldies tev. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Mīļie draugi, mēs šodien kopā ar Marku svētdienā
dzirdējām šo kristību vēsturi. Un, ja jūs tā klausījāties, un es domāju, jūs droši vien varējāt ieraudzīt arī savu vietu šajā vēsturē. Ir dažādi laiki piedzīvot. Arī tas brīdis, kad varbūt saprotot to, ka es gribu šo soli spērt, tam varbūt ir dažādi šķēršļi bijuši. Un tad ir nācies kaut ko pārvarēt. Es atceros savu kristību dienu, vairāk kā 40 gadus atpakaļ. Laiks, kad mācītājām par to, ka viņš krista nepilngadīgus cilvēkus, draudēja atņemt tiesības un sludināt. Mans kristība rīts pienāca agri no rīta, 5. Saulē austot. Manās kristībās nedziedāja koris. Manās kristībās nebija tik daudz liecinieku kā šodien Daneli. Manās kristībās dziedāja dzērves. Bija kādi cilvēki, kas tam bija liecinieki. Jā, man toreiz bija tikai 14 gadi. Bet man tas bija jādara. Man tas likās tik svarīgi, tas, ko Markus teica, paklausīt. Un šodien mēs kopā ar Danielu stāvam. Daniels ir gājis uz šo brīdi, uz šīm kristībām, caur dažādām pārdomām, jautājumiem, cīņām. Un vēlāk, pirms pašām kristībām, jūs dzirdēsiet arī viņu liecību, kur viņš to apliecinās. Bet šajā brīdī es tev, Daniel, gribu jautāt, vai tas, ka tu te stāvi, tas liecina par to, ka tu šo lēmumu esi pieņēmis pats, ka tā ir tava brīva un personīga izvēle. Vai tu vari apliecināt, ka Jēzus ir tavs kungs un glābējs, un ka tu apņemies paklausot viņam, sekot viņam tā, kā to māca Dieva vārds. Ja tu to vari šajā brīdī apliecināt, tad lai tu apstiprini arī tevis skaļi teikts jā. Jā. Dievs, Dievu. Dievs, tu zini visas lietas, un tu dzirdēji arī šo jā, ko Daniels teica ar pārliecību. Dievs dod, lai šī pārliecība viņam ir visu viņa dzīve. Lai ejot, strādājot, satiekoties ar cilvēkiem, esot vienotnē, piedzīvojot priekus, piedzīvojot arī kādus skumjus brīžus, kādas grūtības. Viņš vienmēr atcerētos, ka tu esi viņa kungs Jēzu. Ka viņš ir solījis tev sekot. Un Dievs, mēs lūdzam, lai tava svētība arī pavada viņa dzīvi turpmāk. Mēs lūdzam, lai aiz viņa stāv draudze, kuras vidū viņš atrodas šobrīd. Lai esam tie, kas viņu atbalstam, par viņu rūpējamies. Jā, Dievs, gribu tev pateikties par to, ka tu viņu līdz šai dienai vadīs. Un lai tas, ko mēs tūlīt dzirdēsim, viņa liecību,
lai tas uzrunā mūs visus. Dievs, lai tas, ko mēs redzēsim, redzot viņa paklausību tavu vārdu, lai arī tas uzrunā katru no mums. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen. Mani sauc Daniels. Šobrīd jau būs 22 gadi. Es nāku no Cēsīņa, no ļoti skaistas mazpilsētas. Šobrīd mācos Latvijas Universitātē starptautisko ekonomiku un komercdiplomātiju. Pārējo atlikušo laiku es strādāju un pelnu šīs studijas, organizējot sporta pasākumus Latvijas Universitātē. Un tad, cik man drusciņš laiks ir atlicis, to es cenšos pavadīt Vīlandes draudzē. Vīlandē man uzrunāja tas, ka bija vienkārši cilvēki, vienkārši vīrieši un jaunieši tādi paši kā es, kuri runāja par vienkāršām, patiesām tēmām, ar kurām es cīnos katru dienu. Es esmu uzaudzis daļu no savas bērnības kopā ar savu mammu, divatā, un daļu no savas bērnības tīņu gadus es uzaugu bērnībā. Bērnībā es bērndārzā kaut ko dzirdēju par Dievu ideju, un tā likās pozitīva ideja. Bet tādi nozīmīgākie soļi, kā viņš nāca manā dzīvē, bija sākot no tīņu gadiem, no kādiem 14. Tad jau es dzīvoju bērnamā, dažādi cilvēki nāca pie manis ar Dieva mīlestību. Tas bija tik spēcīgi uz mani, ka man neko nebija neatrika, kādiem jautāt, kas tur ir, no kurienes šiem cilvēkiem nāktu šī mīlestība, un tā labestība un iecietība, ko viņi nes pie manis. Un kad es redzu, ka tas maina man pašu iekšienā. 18 gados, kad es jau biju izgājis, tā varētu teikt, pieaugušā dzīvē, pamats bērnam un sāku dzīvot pastāvīgi, es savā kopnīņu istabiņā kādā vakarā pieņēmu Jēzu. Pie savas gultas es nolikos ceļos un es teicu, Jēzu, es gribu, lai tu ņem manu dzīvi. Man ir brīnišķīga mamma. Es daudz mācījos par to, kā mīlēt savu ģimeni, kā es varu pagodināt savu tēvu, kurš man ļoti pietrūka bērnībā un vēl joprojām pietrūkst. Bet man ir pieeja šim ideālam tēvam neierobežotam. Pēdējos 2 gados pacēlās jautājums, kas ir kristības, ūdens kristības, un kāda tām ir nozīme. Es iedzīvojos šeit Vīlandes draudzē, šī ģimene šeit man palīdzēja saprast, kāda tam ir nozīme, un esmu nonācis pie lēmuma stādīties draudzes priekšā un parādīt un pasludināt Jēzu Kristu par savu kungu. Es jums lūdziet par to, lai es esmu vīrs ar vārdu, kuram ir segums, kuram ir vērtība, kuram var uzticēties. Es esmu šeit, lai apliecinātu to, ka Jēzus Kristus ir mans kungs un glābējs. Pamatojoties uz Jēzus Kristus pavēli un tavu personīgo liecību, Daniel, Kristu tevi, Dieva Tēva, Dēla, Svētā gara vārdā. Āmen.
redzēt Danielu. Un mēs tagad kopā dziedāsim vēl kādas kopdziesmas, un nākamās kopdziesmas laikā arī aicinājums ir savikt kolekti ar pateicīgām sirdīm. Ja Dievs jums dod ar pateicīgām un priecīgām sirdīm dod, tad mēs lūdzam atbalstīt šādā veidā arī mūsu draugus darbu. Dziedāsim. Thank you.
šī nākošā dziesma, lai būtu tāds mūsu visu kopīgais novēlējums Daniēlam no lielajām. Mēs lūdzam, lai tu arī dod viņam spēku, lai tu dod viņam apņēmību, sekot tam, kur tu viņu aicini, paklausīt tev, kur tu viņu sūti, lai Dievs tiešām visu viņu dzīvi ir pilnībā nodot tev. Mēs paldies, ka esot arī līdzās viņam, tu ļauj mums katram būt daļai no viņa dzīves. Un Dievs, es tev ļoti lūdzu, lai vienalga, vai mēs viņu labi pazīstam, vai slikti, vai varbūt tikai mazliet, mēs kungs tiešām spētu viņu mīlēt. Mīlēt tā patiesi, pieņemt viņu, atbalstīt, palīdzēt. Kungs, palīdz mums kā draudzē to darīt. Dievs, un arī palīdz viņam ieraudzīt savu vietu, kur viņš var likt vietā savas spējas, savus talantus. Paldies, ka tu viņam arī tādus esi devis. Paldies, ka viņš jau to dara. Vārdu tālāk. Lai mūsu kopīgi lūkšana, kungs, Jēzu, tavā vārdā. Amen. Mēs daudzam korim aiziet vietā. Un aicināt arī sludinātāju Zigmantu Akmeni, daudz priekšnieku, ka mēs varam kopīgi ar viņu arī kalpot šajā dienā pie svētā. Mēs kā draudze, vismaz Vīlans draudze, mēs esam šeit parasti pirmajās svētdienās, kaldam svēto vakarēdienu, un mēs to darām
atvērti. Mēs aicinām arī cilvēkus, kas ir no citām draudzēm, ka arī jūs varat nākt un baudīt šo vakarieni. Ja vien neesat naidā ar brāļiem un māsām savās draudzēs, tad nākat, svinēsim svēto vakarieni kopā. Es aicinu, ka mēs tagad varam iecelties un kopīgi ieklausīties arī visā darbos. Tajā naktī, kad Jēzus tika nodots, viņš ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja: tā ir mana miesa, kas par jums tiek dota. Cikāt jūs no šīs maizes ēdat, to dariet mani pieminēdam. Arī biķeri pēc vakariedēm ņēma un sacīja: šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. Cikāt jūs no tā dzerat, to dariet mani pieminēdam. Es aicinu, ka mēs noliecam galvas lūkšanā. Jūs paldies par šo dienu, paldies par Kristības svētkiem, paldies par Danielu, ar kuru mēs varam kopā priecāties. Mēs pateicamies par to tavu upuru, kas ir ticis veikts, par tavu miesu, par tavu izlietam asinīm. Mēs pateicamies par to, ka tu aicini mūs pieminēt tavu ciešanu brīdi. Mēs lūdzam, lai tu pārbaudi mūs katrs, vai mēs esam cienīgi to baudīt. Mēs pateicamies par tavu žēlstību, ko tu dod, ka nevis kā savu darbu dēļ, bet tavu žēlstību dēļ mēs varam promoties. Mēs lūdzam, lai tu svētī šo brīdi kopīgi baudot tavu miesu un asins. To mēs lūdzam Kristus vārdā. Amen. Jūs varat uz brīdi apsēsties, un mēs dziedāsim kopīgi dziesmu, kamēr tu valdi maizi. Baudīt svēto vakariedienu, tad es aicinātu to daudz. Un šajā reizē ļausim Dānielam pirmajam nākt un ņemt maizi un piķeri, un pēc tam aicinām arī pārējus.